Tukšās burciņas un godīgās atsauksmes. Man te ir sakrājies ļoti daudz dažādu iepakojumu. Es jau nevarēju sagaidīt, ka es jums nofilmēšu šo video. Šomēnes man ir beigušies 2 ķermeņa krēmi, un man ir ko teikt. Gribu paziņot, ka no šī brīža visi mani krēmi tiks novērtēti The Body Shop ķermeņa krēmu ballēs. Tas ir 10 no 10. Man ir bijuši 3 šādi dažādi sviestkrēmi, šādi dažādi. Un tie visi ir ideāli. Tie turās līdz nākamajai dienai. Man visu nākamo dienu mans ķermenis ir mīksts kā bebīša dupsis, vienkārši ideāli. Šāds krēms no Rituāls, no kolekcijas Intuīcija. Šmarža bija dievīga, es vienkārši dievināju šo krēmu, bet The Body Shop ballēs es lieku 8 no 10. Ok, es nezinu, vai jūs gribēsiet kaut ko tādu lietot vasarā, tāpēc, ka tas ir ļoti barojoši. Pabaros vienkārši jebkuru sausāko ādu. Vasarai nē, bet visu pārējo laiku jā. Matu laka no Got2b. Matu laka bija nevisai labi. Man liekas, ka viņa vienkārši salīmēja visus manus matus, nekas baigi neturējās. Kaut kā vairāk es nepirktu. Acu krēms no XSY, kuru man atdeva draudzene, tāpēc, ka viņai no šī krēma sametās pumpas, tādas maziņas baltas, es nezinu, maša alerģija kaut kāda vai vēl kaut kas. Ok, tas aplikators ir foršs, tāpēc, ka viņš visu laiku ir augsts. No paša produkta es vienkārši nesajūtu nekādu efektu, es neredzu vispār jēgu no šāda produkta. Tikai tas, ka tas dzelzītis dod kaut kādu augstumu zem acīm, nezinu, man liekas, ka tas nav tā vērts. Es esmu jau tajā vecumā, kad mani klases biedri kļūst par zobārstiem un es pie viņiem ārstēju zobus. Un tātad, es vienmēr mīlēju šos zobu diegus, kas ir ar aplikatoru, bet izrādās, ka tie nav visai forši, tāpēc, ka tas diegs ir ļoti plāns un tas baigi neko neiztīra starp zobiem, tāpēc tagad es pērku parasto zobu diegu, kur tu norauji pašu diedziņu un tad tīri šādi. Protams, šis veids ir vienkārši ideāls, bet priekš kam to izmantot, ja tev nav nekādas jēgas. Sejas mazgāšanas putiņas no Skin 1004 man ļoti patika. Jutīgai ādai derēja ideāli, tāpēc, ka, jūs zinat, cik jutīga un sarkana ir mana āda. Šis produkts man tiešām pietika ļoti ilgam laikam, kaut arī te ir 20 ml. Vajadzēja vienkārši kaut kādu mazu zirnīti, lai tas saputo un iztīra visu seju, nomazgā ļoti forši, man ļoti patika. Šāds ķermeņa mazgāšanas skrubis, kas ir ar sāli un ar dažādām eļļiņām, un es to izmantoju vairāk ziemas periodā. Man arī ļoti patika. Es dievinu šādus ķermeņa skrubjus. Man ziemā bija ļoti sausa āda, tāpēc šis bija man reāli glābiņš. Dažreiz man beidzas arī kosmetika. Es biju šokā, ka man beidzās šīs lūpu balzāms no Maybelline. Protams, izskatās, ka te vēl ir kaut kas palicis, bet tas aplikators jau visu laiku ir sauss un tur netiek nekāds produkts vairs. Es teiktu, ka šis lūpu balzāms beidzās ļoti ātri. Šeit ir 5,4 ml, kas, manuprāt, ir diezgan mazs daudzums. Smaržo ideāli, arī uz lūpām bija vienkārši ļoti forši, man ļoti patika. Mutes skalojamais līdzeklis no Breath & Co. Es šo biju reklamējusi kaut kad decembrī, kā jūs varat redzēt, es neizmantoju mutes skalojamais līdzekļus baigi bieži, bet šis man ļoti patika, ka man vajadzēja atsveidzināt savu elpu, bet parasti man pietiek ar zobu diegu un zobu pastu. Šis ir kaut kas ekstra, bet kā produkts man ļoti patika. Tā kā jau tuvojas laiks, kad vajag izmantot arī bronzerus, es atradu savā kosmētikas somiņā šādu bronzeri no Catrice, kuru es metīšu laukā, bet kā produkts tas ir ļoti labs. Vienīgi tas, ka tas ir krēmveida produkts, un man tas ir nostāvējis jau veselu gadu atvērts, un es tur līdu ar pirkstu iekšā. Es domāju, ka tas laikam nav baigi veselīgi, ņemot vērā, ka te rakstīts, 12 mēnešu derīguma termiņš. Es nebieži pārbaudu derīguma termiņus kosmētikai, bet mana āda maksā vairāk nekā 3 vai 4 eiro, tā kā ok, nekas. Šis bija arī viss, diezgan ātri es tiku galā, manuprāt. Rakstiet komentāros, ko jūs esat mēģinājuši no šiem maniem produktiņiem jau izmantotajiem, un tiekamies nākamajos video. Atā!